Čau visiem, šodien mēs esam Tindī Bīdī. Tā ir iela, kas ir pilna ar ēdieniem. Daudz mums prasīja, lai liek action iekšā, un tad šodien viens no actioniem mēs testēsim visādas iela ēdienas. Un centīsimies dabūt vismaz pa brīvu. Jautāsim visur, lai vienkārši var notestēt. Hey guys, can I try it? Can I try a bit? A small piece of it? Is it spicy? Just a bit, yeah. Un jā, mēdīju masas piekritīšu īstenā viņiem. Mazliet deg prasās kolu uzreiz pavies. Tagad tā maize rotīs ar čili un zaļumiem. Is this spicy? Yeah, this is spicy. Medium. Šis baigi karstais, bet arī medium spicy skarās. Šis izmēl iet baigi labi kopā to, ko sev apēd. Yeah, you eat together, right? Atpazīstama garša īstenībā. Mēs jau esam ēduši kaut ko līdzīgu. Yeah, with the roti or naan. With the Šis atgādina mūsu šīs dienas brokastis. Mūsu šīs dienas brokastis un viena no tām mērcītēm, kas nāca klāt. Jā, tas ir tikai mērcīt. Tas, ko es pirmīt apēju, tikai tā maize garšo, un šitā labi mērcīt iet kopā īstenībā. Un nav tik asa, kā viņi teica patiesībā. Nē, medium spicy. Mazliet jūt kaklā, bet tā ir labais. Forši. Jā, man patīk. Forši. Ok, ejam tālāk, mēģinās kaut ko citu pa brīvu dabūt. Mēs gribējām tikai karotīt, un iedeva veselu šķīvīti, iedeva priekš mums. Okay. Bija ļoti atsaucīgi teicis, ka mēs esam viesi viņas valstī. Wow, šī ir labēja. Makaronu, kūpinājums, dārzeņu kaut kas. Šī ir arī labēja. Vajag precīzi noraksturoja īstenībā. Jā, garšo pēc gaļas. Jā, garšo pēc tā kā kūpinājums tas muzē. 3 karotes, lai notestētu. Ir ēdam. Vienamā gaļa pietrūkst. Nedaudz vistiņu klāt. Super vispār. Kāls un gaļas un vistiņas. Tas, ko Latvijā mums pārdod kā ķīniešu ēdienu vai ko, kas maksā 5 reizes, 10 reizes vairāk, nestāv klāt šitam. Jā. Kompliments šefpavāram. Tiešām nenomāju labi. Hey man, what is it? It's a milk, right? Yeah, they boil the milk and they put the nuts and all. Nuts as well? Yeah. Okay, it must taste good. Tas ir baigā tehnika, tad speciāli laistās. Viņš tur ielikt cukuru iekšā un tad ielēja to pienu. Šis variants, kā tiek samiksēts tas kopā. Jā. Baigais samiksējums, tur ir rieks, cukurs un pāris garšvielas. And a foam. Vēl dabū putiņas pa virs. Okay, it's really hot, yeah? Thank you, okay, I'm gonna test it. Smaržo vienkārši pēc tāda lauka piena, pēc tāda trekna piena. Bet garš gan ir tik labā. Protams, kā jau Indijā nenormāli pārcukurots. Ja var sajust mazliet to riekstu cauri un tās garšvielas, kas reāli mums nav pieejams. Pēc vaipienas maržo. Pēc, es nezinu, vaipiena, pilnpiena, bet pēc ir tikai lauka piena, jā, ir tikai tāds pilnpiens, tāds apvārīts. Pirmpiens, jā. Jā, apcepts pirmpiens. Bet es teiktu, ka garšo labi. Vairāk pa vienu krūzīti, tas noteikti, ka viņi nedzertu. Jami īstenībā. Teiksim tā, ja silts piens pats pa sevi garšo, šits garšos. Silts piens ar garšu. Tā kā medus gandrīz, tik piecukurots, kā medus. Un tikko dabūju iekšā tās putiņas, kas ir tikai sarāvies piens. Es nevarēju saprast, es pļaut laukā vai ne. Jā, redzam, šie džeki šo pienu šeit pārdod jau no 91. gada. Tas ir gandrīz 23 gadus. Diezgan populārs viņš ir. Un, okay, man garšoja. Ejam tālāk pamēģināt kaut ko citu. Vegetable padu. Tad mums kaut kāds dārzeņu padu ir, kas smaržo mazliet pēc sīpolu lokiem tāds. Ok, es tad testēju. Jā, ir labi. Ir tāds, ka sīpola un baziliks mājas iekšā. Baigi izteiktos baziliks, bet pašai tai kartupelim vai kas tā ir maize, nekāda izteiktā garša nav. Bet mērcītēm noteikti ir labāks. Man ir mēdījums, viņš teica mēdījums spicy, tāds īstenībā ir tāds vidējās. Labs. Ar mērcīti labāk, bez mērcītes. Īstenībā daudz labākās snackus, ja tev aizvēlās kaut kādas snacks vai chips sēst vai šitos ten. How much cost one? 6 piece 20 rupees. 6 piece 20 rupees. Tas pa 500 centiem gabalā. Pa 500 centiem gabalā reāli. Pa 30 centiem var dabūt 6 gabals, ja tu viņus apēd, aizmirst pa chipsiem. Tu dabū kaut ko daudz labāk. Vegetable padu. Vegetable padu. Padu. Vegetable padu. That's how you say it. Ok, jā, arī labais. Bet, ejam tālāk, jāmēģina kaut kas cits.
Can we try? Okay, thanks, man. Thanks, okay, notestēsim. Šitai karsts. Šie, ir tik karamelizēts, ir tik. Viņi tagad tāds trubiņas un iekšā tā karameli. Okay, jānotestē. Es atceros, kādreiz bija Latvijā tāda cepuma, ko tu iemet eļļā un tu pats varēji uzvārīt, atbērot cukuru un tu ēd. Bet medus maina visu. Medus, cukurs, safrons. Es pieļauju, ka daudz tādus neapēdīs. Maksimums, teiksim, varbūt tās tos pašas 3 un 4, kurus viņi taisa vienā rindā. Jā. Ar to arī pietiktu, bet ļoti labs. Honey jelly, medus jellypīs. Tāds. Tur iekšā redzēja, ka viņš ar to eļļu, kad viņš ir vārīts, tur kaut kādi caurumiņi parādījušies ir, un pēc tam, kad tajā medu ielēja, tad tur iekšā pilns, viņi ir. Ja māc viņi paņem, saspiež vienkārši tek pilnībā laukā. Tur vienkārši viņš ir pilns, viņi var izcilgt, man liekas. Yeah, you can suck it out, yeah. Tur pilnībā izcilgt, ir tik daudz viņš iekšā. Tur ir mēda ar mazliet mīklā. Vienkārši cukurbomba, kādā ziņā noteikti visu nakti nevarēs gulēt šādi apēdot. Okay, jā, labais. Ejam tālāk. Thanks, guys. It's really good. Really good. Okay, mēs tikko paņēmām pa 20 rūpijām, kas ir laikam 30 centi. Krievu kotlets, Russian kotlets. Tāds tas nosaukums, ne? Un nekāds asociāts. Jā, galīgi ne. Jā, es nezinu, kas pa dīvaini nosaukumi, tāpēc mums arī laikam piesaistīt. Tas būs Krievu kotlets. Un viņi iemet mikroviļņos uzsildīt, viņi ēdi karsta. Nekas garšīgs, tur nav ko tur. What is that, guys? What's in it? Okay, tad viens negrib mums atbildēt, kas tāds ir. Es pieņemu, ka tas ir, ka maize varētu būt. Tā kā tas, ko izmanto, ka karbonāts, kāds panieris. Jā, tikai rīvu maize, kaut kas kā kartupels, iespējams, kaut kas kā ola. Tam nav nekāda īpaši izteiktā garša, un nekas skatījumā nevar arī nosaukt par Krievu kotlets. Nezinu, kur viņi dabūjuši tādu nosaukumu. Tos galīgi dīvains. Tos mazliet tam asas iekšā ir. Man tas zaļais ir asais. Man liekas, tas sarkanais, tas apkārt, bet man liekas, tajā pašā laikā ir tas, kas sabojā to garšu, tāds baigi īpatnējs, baigi sit cauri, baigi spēcīgi. Jā, tik nav, es nezinu, tas, jā. Neidentificējams ēdiens īstenībā un nesajūt saistību. Šī tik tā padāk. Tas bija interesants. Kādā ziņā tas ir tāda mīkla, tad ir sviesta, sūkals kaut kas līdzīgs, garšvielas, kaut kas līdzīgs kartupeļu putriņai. Un no augšas var redzēt, kāda te trauki izstās, kur viņš mazgā, visi īstenībā netīs traukūdens, viņš ir pamērcē, pakas viņu tālāk. Jā, higiēna šeit nav augstākajā līmenī. Ja mazliet asums, kartupelis, mīkla, kokosrieks mērcīt, kāpēc garšs ir kā liekas. Tad forši garš izmēr tāds, ka tu tur arī ēst brokastis, viņi tīri ok. Tas, ko līdzīgs, ko mēs šodien jau ēdām, un nav tik taukains, kā tas, ko ēdām šodien, jo tam bija siers klāt, un tur ir ekstra tauka. Es nezinu, tas īstais siers. Bet šis ir labais, man patīk. Kaut kas starp omleti un picu. Pica omleti, jā, kaut kas tāds, jā. Pica omlete. Pica omlete, kartupeļu garšu. Ir labais. Brokastīs noteikti var redzēt, šis labais. Tagad mēs esam Tindī Bīdī ielā un notestējam visus iespējamos indiešu ēdienus, kas šeit ir pieejami. Un Kāls man joprojām baro kartupeļiem. Ir labāk. Pārāk daudz runā. Es pārāk daudz runāju. Bet ir foršais. Iela mums beidzās, mēs nogājām no viena gala līdz otram galam, precīzāk sakot, 2 reizes. Un ēdiens tiešām ideāls. Es laiku apliecinās, ka indiešu ēdiens ir perfekts. Un vislabākais ir tas, ka mēs vakariņu šodien paēdām pa brīvu, tikai garšojot visu. Mēs smējāmies šeit braucot, ka mēs ēdīsim vakariņas tikai pagaršojot, un tā arī sanāca. Mums tagad arī beidzot ir aktīva Postnos mājaslapa. Lejā ir links, kur jūs varēsiet viņu atrast, un viss aktīvais iestādi caur mājaslapu jaunum būs tur, un šērot vajadzētu. Nevis vajadzētu šērojiet, katrā ziņā laikojiet, lai mūsu projekts aug, un neaizmirstiet rakstīt mums ieteikums, jo cilvēki rakstīja, ka pietrūkst actions, un šodien mēs ņemam action, mēs ēdam pa velti un ēdam visu, ko mums dod. Mēģinam iestāstīt viņiem, ka arī jāuztais ir saldējs ēdiens no šitā, jo es domāju, ka tā viņi pārdod daudz vairāk. It cannot be sweet, because this is how it's supposed to be. We are in 21st century. Nothing is as it's supposed to be. That's my best suggestion. Postnos centrās uzlabot viņu ēdienu, bet viņi diezgan stūrgalvīgi. Viņš saka, ka tas ir tāds, kād viņam jābūt, ir viņi tādi ēd. Viņi netaisa salds. Nu nekas. Tāpat arī labi ir.